Projekta Eiropas izcilākie turistu galamērķi dalībnieks Dundagas novads. Līvodranda, jeb lībiešu krasts, ir vienīgā vieta Latvijā, kur lībiskais mantojums par spīti laikiem turpina dzīvot arī šodien. Tas dzīvo dziesmās, valodā, tradīcijās un galu galā cilvēkos, kuri spītīgi turpina saukt sevi par lībiešiem. Un kā gan citādi, bez spīta šajā smilšainajā Ziemeļkurzemes krastā, kura galvenā barotāja ir jūra, droši vien vispār nebūtu iespējams izdzīvot. Tepat netālu novada centrā Dundagā paceļas sena pils. Kādreiz tā esot nogrimusi pazemē, bet tad to uzgājis kāds cūgans un uzminējis tās vārdu. Dundang, pils pacēlusies virs zemes, bet cūgans palicis par akmeni. Šis gan ir cits akmens, kas saistīts ar citu dundadznieku, slaveno krokodilu mednieku Hariju. Gribat zināt, ar ko viņš slavens? Iegriezieties Dundagas pilī. Tās pagrabos viņam par godu iekārtota vesela ekspozīcija. Lībieši paši sevi kādreiz dēvēja par kālamiedu zvejniekiem, jo zvejniecība kopš laika gala bijusi viņu dienišķā maize. Zvejas tradīcijas jūrmalnieki mantojuši no paaudzes paaudzē, un arī šodien tās maz mainījušās. Ar zveju cieši saistās dažādas citas prasmes – laivu un zvejas rīku izgatavošana, tīklu aušana un lāpīšana, virvju vīšana, zivju apstrāde un citi darbi. Patīkamākais no tiem droši vien ir zivju kūpināšana. Lībiešu krastā to pieprot katrs zvejnieks. Kādreiz kūpināšanu veica no vecām pārzāģētām laivām saslietos dūmnamos. Tagad šim mērķim izmanto mūsdienīgākas uzpariktes. Kamēr zivis kūpinās, aizstaigāsim līdz Kolkasragam, vietai, kur vietējo valodā runājot satiekās dižjūra un mazjūra. Rags turpinās arī zem ūdens kā sēklis, kuram galā atrodas Kolkas bāka. Vētras laikā te viens pret otru triecas pat 7 metrus augsti viļņi. Šī vieta ir bīstama peldētājiem, bet vēl jau vairāk kuģiem. Vienīgi roņi te jūtas kā mājās. Tiesa, ja vēja ātrums ir niecīgs, varat droši izmest loku ap Kolkas bāku īpašās jūras laivās, kas ir stabilas un piemērotas tādai braukšanai. Ziemeļkurzemes lībieši kādreiz bija tālu izslavēti kā izcili augstās kūpināšanas meistari. Bet arī karstā kūpināšana, jeb pepināšana te ir cieņā. Tās priekšrocība ir tāda, ka pepinātās butes ir gatavas ēšanai jau pāris stundu laikā. Karstas tās garšo lieliski. Butēm kūpinātava, bet cilvēkiem pirts. Princips gan te pretējs. Butēm vispirms jūra, tad karsēšanās, turpretī cilvēkam vispirms karsēšanās un tad jūra. Ar saulrietu jūrā mūsu ceļojums pa Dundagas novadu varētu beigties. Bet tikpat labi varētu arī sākties, jo Kolkas rags ir vienīgā vieta Latvijā, kur sauli var redzēt jūrā nevien rietam, bet arī austam. Neticiet? Atbrauciet! Izbaudi nesteidzīgu atpūtu Latvijā.